23. gada valsts eksāmena uzdevums par vektoriem. 3 punkti, 3 mazi uzdevumi. Koordinātu plaknē doti vektori U, V un Z. Attēlā redzams, kā viņi ir orientēti, kā viņi ir izvietoti, un pirmais apakšuzdevums mums saka, kura no vienādībām ir pareiza. Nu, un te ir galvā jāzīmē. Pazīmēsim uz mūsu lapas. Vektors U mīnus Z, tad U galā velkam vektoru Z, bet uz pretējo pusi, jo mīnus Z. Un jautājums, vai tas, kas sanāca no U sākuma punkta uz šo te jauno uzzīmēto, vai tas ir mūsu vektors V? Nu, tad mums ir jāvienojās, kas mums ir vektori. Vektors ir orientēts nogrieznis, viņam ir virziens noteikts un garums. Un ja mēs savu doto vektoru V salīdzinām ar iegūto, tad tā vien izskatās, ka mēs jau esam izvēlējušies, ka mūsu pareizā atbilde ir, jo iegūtais vektors V ir tieši tāpat vērsts, tieši tikpat garš. Man ir ļoti liela aizdoma, ka mēs paliksim pie pareizās atbildes A. Kāpēc mēs neizvēlējāmies citus variantus? Skatāmies B variantā. Z vektors mīnus U, tad uz pretējo pusi. Vai tas mums sanāk dotais V? Nu, nesanāk gan. Pretēji vērsts sanāk. C gadījumā no koordinātu sākuma punkta. Mīnus U, mīnus Z. Vai iegūtais mums būs vektors V? Nu, pat līdzīgs nav. Es tā prātā skicēju, bet mēs jau īstenībā nezīmēsim uz papīra lapas. Tā, D gadījumā U plus Z. Iegūtais ir šķērsām galīgi mūsu dotajam. Tā kā atbilde mūsu izvēle būs ļoti laba. Tagad otrais uzdevums. Vektora V koordinātas ir. Kas tad ir vektora V koordinātas? Skatāmies formulu lapā, ko mēs te varam atrast. Vektora koordinātas, lūk šī te formuliņa. AB ir x2 mīnus x1, y2 mīnus y1. Vektora AB, tā es teoriju pārakstu. Koordinātas ir x2 mīnus x1, semikols y2 mīnus y1. Un ko tad mēs te varam izrēķināt? Vispirms ir jāskatās, kādas te mums tā sākuma un beigu punktu koordinātas. Ja mums sākuma punkts ir punkts F, ar koordinātēm nolasam no zīmējuma 7 vienības pa x asi un 1 pa y. Punkts E 3 vienības un 5. 3 pa x asi, 5 pa y. Nu, un tagad jārēķina vektora FE koordinātas. Tas būs vienāds ar x koordinātu beigu 3 mīnus 7, y koordinātu 5 mīnus 1. Izrēķinājām, ieguvām mīnus 4 un 4. Meklējam mīnus 4 un 4. Un redzam, ka tā ir atbilde B. Apvelkam atbildi B. Labi, bultiņas nezīmēsim mūsu uzdevuma lapā. Pareizā atbilde B. Trešais uzdevums – vektora modulis, jeb garums, ir. Kur mēs atrodam vektora moduli vai garuma formulu lapā? Labi, ka pateic, ka garums ir modulis. Vienīgā moduļa formula pie vektoriem ņemam ciet. Pārakstīsim formuliņu. Vektora garums ir kvadrāta sakne no pirmās koordinātas kvadrāta plus otrās koordinātas kvadrāts. Tas būtu teorētiski. Tagad skatāmies uz mūsu praktisko.
F, E. Mēs tikko rēķinājām koordinātas. Īsnībā V koordinātas ir kvadrāta sakne, mīnus 4 kvadrātā, es rakstīšu uzreiz 4 kvadrātā, plus 4 kvadrātā, jo mīnus 4 kvadrātā ir tas pats, kas plus 4 kvadrātā, un tas ir sakne no diviem gabaliem, 4 kvadrātā. No 4 var izvilkt sakni, tas ir 4, un paliek sakne no 2. Šādu te mēs meklējam 11,3. Mēs to visu esam reiķinājuši galvā. Apvelkam atbildi D un zinām, ka esam godam izpildījuši uzdevumu. Paldies par uzmanību!